Pārtikas rūpniecība ir lielākā Latvijas apstrādes rūpniecības nozara un veido 5. daļu rūpniecības pievienotās vērtības. Šīs nozares lielākiem uzņēmumiem būtiski pietrūkst jauni kvalificēti speciālisti. Pārtikas nozarei absolūti objektīvi ir lieliska perspektīva tuvākajos 20-30 gados. Mēs zinām to, ka pasaules iedzīvotāju skaits šajā laikā pieaugs līdz 9 miljardiem uz mūsu mazās zemītes. Un visi šie cilvēki būs jāpabaro, un Latvija nav izņēmums. Latvija būs ļoti izdevīgā situācijā pārtikas ražošanai, gan lauksaimniecībai, gan pārstrādei. Līdz ar to mēs sagaidām to, ka pārtikas pārstrāde un pārtikas ražošana būs vēl joprojām viena no eksporta spējīgākajām, konkurētspējīgākajām Latvijas nozarēm. Jā, kādreiz, kad mums priekšā bija dzelzs aizskars, tad pavāra profesija saistījās man tikai ar aizjūru, kā ceļojums, kā iespēju tikt pāri horizontam. Šobrīd man vairs tā vēlme varbūt nav tik liela, protams, ka tas ir viena no iespējām izzināt pasauli, izzināt kulināriju, bet tagad esmu sapratis, ka attīstīt mājas domāšanu, veidot kultūru, tas ir tāds aicinājums, kam jābūt ir vienam no nozīmīgākajiem pavāra vispār profesijā, jo tā ir ne tikai sociāla lieta, tā ir uzturvērtība, tas ir dzīves organisms. Un ja šo organismu mēs pareizi barosim īstenībā, tad es domāju, ka tā kopējā sabiedrības daļa būs diezgan tāda pozitīva. Man šī profesija ļoti tuva dzīvei. Kopš dzimšanas es jau esmu ilgi eksperimentējis ar ēdieniem un garšojis. Un mani fascinē viens no labākajiem šefpavāriem, manuprāt, tas ir Gordon Ramsay, un es cenšos būt kā viņš. Kvalificēto speciālistu trūkums ir tiešām ļoti liels, tādēļ ir nozīmīgi apsvērt iespēju iegūt savu izglītību un profesiju Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolā. Mūsu vidusskolā gatavo galvenokārt profesijas, kas ir saistītas ar viesnīcu pakalpojumiem un ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī pārtikas ražošanas un pārstrādes programmas. Skolā pašlaik var iegūt izglītību 5 profesionālās arodizglītības programmās, 1 arodizglītības programmā un 2 programmas tiek finansētas no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem, un tās arī saistītas ar ēdināšanas un viesnīcas pakalpojumiem. Programmas ietvaros audzēkņi profesionāla vidējā izglītībā iegūst vispārējo video izglītību un paralēli iegūst profesiju. Profesijas apkopo sevi visus tas, kas ir ietverts programmās, un iegūtā profesija ļauj strādāt dažādos uzņēmumos, kuri saistīti ar šīm nozarēm. Arodizglītības programmās audzēkņi tiek orientēti apgūt tieši profesiju, un paralēli viņi arī iegūst ieskatu vispār izglītojošās mācību priekšmetos. Gan vienās, gan otrās programmās audzēkņa iegūtā profesija, viņam ir dot iespēju strādāt bāzes uzņēmumos, kuri tātad gan Latvijā, gan arī daudz audzēkņi arī pēc skolas beigšanas ir atraduši iespēju arī strādāt ārpus Latvijas. Skola cieši sadarbojas arī ar Latvijā vadošajiem šefpavāriem, kas sniedz jauniešiem praktiskus seminārus, lekcijas un apmācības, kā arī nu pat skola saņēma vērtīgu dāvinājumu grāmatas no Mārtiņa Rītiņa. Šī sadarbība ir ļoti vērtīga, jo līdz ar grāmatām mēs saņemam ne tikai tātad zināšanas no grāmatām, bet arī šo pavāru atbalstu profesionālo darbībā un audzēkņu izglītošanā. Tas ir ļoti vērtīgi un patīkami, un liels paldies! Lai palaistu jaunos speciālistus darba tirgū, skola veic ļoti stingrus gala kvalifikācija eksāmenu pārbaudījumus. Šobrīd savu noslēguma darbu un kvalifikācijas eksāmenu liek vienu daļu no tā viesmīlības pakalpojumu speciālisti topošie, bet praktiski jau esošie. Un šeit ir ēdienu gatavošanas daļa, kurā ir nepieciešams pagatavot kokteļu salātus 2 porcijām, kas savukārt tālāk tiks servēti viesiem. Tā ir 2. daļa, un vēl ir arī 3. daļa saimnieciskais dienests, jeb viesnīcas numuriņu uzkopšana. Eksāmena laikā viņiem jāparāda savas zināšanas, praktiskās un teorētiskās. Ja? Tas ir
ja ir 2 maizes kukulīši, tad jābūt 2 maizes kukulīšiem par 370 gramiem vai 400 gramiem, ja, atbilstoši. Vai arī tur ir tortei, tad viņai jābūt kilogramīgai, vai tur, piemēram, groziņiem, tad ir jābūt 10 groziņi par 70 gramiem. Tā kā viņiem ir viss jāizdara tā, lai viņi darba tirgū būtu gan precīzi, gan ātri, gan atbilst darba drošībai. Rīgas pārtikas ražotāja vidusskola ir izglītības iestāde, kas maksimāli cenšas izmantot visas attīstības iespējas. Ar starptautiskās sadarbības palīdzību tiek uzlabota profesionālās izglītības kvalitāte un veicinātas inovācijas, tā sekmējot zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību, kā Eiropas Savienības programma Leonardo da Vinci, ko būtiski novērtē arī studenti. Man skola ir ļoti palīdzējusi un visvairāk ar praksi, un es biju ārzemju praksē Zviedrijā, kas visvairāk ir palīdzējis nodrošināt to lielu praktisko pieredzi, ka nav tikai tā teorija, kas arī, protams, palīdzēja, bet tā praktiskā daļa vairāk dzīvē sagatavoja. Es devos uz Itāliju, uz Brešu, apmaiņas programmā. Strādāju restorāna kafejnīcā. Tātad strādāju 3 mēnešus. Pieredze, tā bija tiešām ļoti neatņemama pieredze. Es devos uz Islandi, Reikjaviku, galvaspilsētu. Es devos arī uz hoteli, kur nosaukums bija Radisson Hotels Saga. Šajā hotelī bija 3 atsevišķi restorāni. Šī bija ļoti lieliska pieredze, jo kaut ko tādus ne visas skolas piedāvā. Rīgas pārtikas ražotāja vidusskola veido seminārus sadarbībā ar vadošajiem nozares speciālistiem par tēmām, kā šī brīža aktualitātes restorāna ēdienkartē. Šo meistarklasi vadīja šefpavāri Ēriks Dreibats un Kaspars Jansons. Šeit uzreiz var redzēt, kuri, piemēram, skolnieki mācās, kad mamma ir palūgusi, kuram patiešām tas interesē, un kuram, piemēram, interesē, bet varbūt tās, tā nebija saprotams, kurš ir no 1. kursa, no 3. bet citiem ir interesi, bet viņiem vēl tā baila. Iespējams, ka tie ir pirmkursnieki, kuri vēl ostās un tā nevar pateikt to savu esi līdz galam un uzņemties atbildīgi, bet tas ir normāli. Un, protams, ka šādos kursos, kad tā pavērojot tos cilvēkus, un ja tādi vairāk, to uzreiz jau izkristalizējās, ka no šiem 20 cilvēkiem kādi 5 strādās par pavāriem. Skola aktīvi piedalās dažādos pasākumos, lai sniegtu pēc iespējas plašāku pieredzi skolas audzēkņiem. Kā viens no pasākumiem norisinājās 18. jūnijā Jāņu ielīgošanas pasākumu ietvaros pie Tirdzniecības, modes un izklaides centra Rīga Plaza. Tika īstenots Gines rekords, tika izgatavots un nogaršots pasaulē garākais šašliks. Rekordu uzstādīšanā piedalījās arī 30 Rīgas pārtikas ražotāja vidusskolas audzēkņi. Tika uzstādīts Latvijas rekords garākais šašliks, kurš beigās tika izmērīts kā 150 metrus garš. Tā bija diezgan liela pieredze gan man, es domāju, arī maniem kursabiedriem. Un, tas man dzīvē tālāk noteikti noderēs. 7. jūnijā Baltika Beach hotela telpās norisinājās konference Eiropas sociālā fonda projekts mācību satura aktualizācija un modernizācija, profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai un izglītojamo sekmīgu mācību veicināšanai, ko rīkoja Rīgas pārtikas ražotāja vidusskola. Šodien mums ir atkal mūsu kārtējā konference. Šodienas konferencē piedalās mūsu sadarbības partneri, arī Bulduru dārzkopības vidusskola. Piedalās mūsu arī sadarbības partneri Rīgas Purciema amatu skola. Piedalās arī Rīgas turisma un tirdzniecības skolas pārstāvji. Šeit mēs sācinot tieši konkrēti uz noteikto tēmu jautājumu, mazliet dziļāk ieskatāmies atsevišķos jautājumos. Un šodien tātad mēs runāsim par galvu un interjeru dizainu un floristiku. Rīgas pārtikas ražotāja vidusskolas absolventiem paveras plašas un ļoti veiksmīgas karjeras perspektīvas. Lūk arī daži veiksmes stāsti. Izaugsme man ir bijusi veiksmīga un visa darba gaitas man ir bijuši šajā profesijā, ko es esmu beidzis, vai ne, un pamatprofesija man ir pavārs. Pateicoties šai skolai, es esmu beidzis arī šajā skolā vēl viens kurs, kas ir saistīts ar restorānu vadību.
Un skola nav likusies mierā un ir arī man piespiedusi pabeigt pedagoģisko izglītību, vai ne? Un es šajā skolā arī piestrādāju kā pedagogs. Mana karjera ir izveidojusies ļoti labi. Es jau mācoties šeit, sāku strādāt. No sākuma, protams, praksēs gāju, un tad prakses laikā es atradu darbu. Tad es veiksmīgi biju aizbraukusi uz ārzemēm, pastrādāt par pavāru, kur novērtēju ļoti labi manu diplomu, kurus ieguvu šeit, šī skolā. Un pašlaik es strādāju viesnīcā Alberta Hotel par pavāru. Skola sagatavo arī maiznieku meistars, ko šī profesija sevī ietver. Kāds tad ir darba un karjeras perspektīvas un cik nepieciešami šā roda meistari ir? Mūsu maiznieku biedrībā ietilpst ceptuves, kuras ražo gan 1 tonu dienā, gan 80 tonnas. Līdz ar to ir ļoti dažāds profils, un arī audzēkņiem ir jāzina gan, kā uzvesties industriālā ceptuvē, gan arī kā ar roku darbu. Piemēram, pie lāčos, pie Normūnas kauģa viss ir roku darbs. Pāzerī viss vairāk tāds. Tā kā viņiem ļoti dažādas prasības, līdz ar to mūsu tiem skolēniem mēs cenšamies, lai skolotāji zinātu, kas viņiem būtu jāgatavo. Sija lāča galvenās vērtības ir cept dabīgu un augstvērtīgu maizi un oriģinālus konditorijas izstrādājumus, turot godā, kopjot un attīstot gadsimtiem senās meistaru tradīcijas. Maiznieka darbs ir interesants, bet mazliet arī grūts. Un šeit ir tā telpa, ko mēs saucam par maizes sākumu, jeb kārtīgi rupmaize sākās ar plaucējumu, ar ieraugiem. Un latvieši rudz maizi raudzē koka traukos. Vai tā ir abra, vai šeit mums ir muciņas, kā mēs to darām. Un šeit jau ir iebērti milti, pievienots klāt iesals ķimenes, un viss ir apliets ar vārošu ūdeni, ir ieplaucējies un jau krietni padzis. Tas ir tas maizes sākums. Milti ir dzīves organisms, un mūsu maizīte arī ir dzīva. Mums ir jāsaglabā visu šī dzīvā saikne visu laiku, kamēr produkts top. Un tad ir svarīgi, lai tas jaunietis, kurš atnāk no tās skolas un ir kā lai saka, jaunradas pilns, nenojuktu un nesajauktu to visu. Vai ne? Un tas šeit ir jāiemācās un jāmāk arī vēlāk to procesu vadīt. Lāču ceptuvē viss tiek darīts ar rokām, tādējādi ik viens maizes kukulīts tiek apmīļots un noglāstīts, lai mūs, gardēžus, priecētu katrs maizītes gardais kumos, katrs darbiņš tiek darīts rūpīgi. Tā kā skola gatavo dažādu profilu audzēkņus, tad es gribu teikt, ka lāčiem bez kārtīgas maizes ir arī varena konditorija. Tā kā, ja negrib cept maizi, tad laipni lūdzu nāciet pie mums uz konditoriju. Mēs ņemsim vērā jūsu esošās zināšanas un centīsimies arī iemācīt jums ko jaunu.